Tad paskatīsimies, kādā veidā visi tie skaļi saistās kopā. Un teiksim šajā piemērā. Kas ir tās 12? 12 ir bulciņas. Visas bulciņas. Jā, visu kopā. Tas 4? Draugi. Un šis te? Cik katram iznāk? Cik katram iznāk? Tad kā mēs varētu pārliecināties, ka šī te darbība ir pareizi veikta, ka mēs esam pareizi izdalījuši? 3 dalīts ar 4 ir 12. Vai 3 dalīts ar 4 ir 12? Nē, 3 reizes 4. Aha, 3 reizes 4. Un kā tu paskaidrotu šo te darbību? Nu, kāpēc, ko mēs darām? Kas ir tas 3 un kas ir tas 4? 3 ir cik katram iznāk, un 4 ir, draugi. Jā, un tas 12? Bulciņas. Jā, tātad, ja mēs paņemam, cik katram draugam ir, sareizinām ar draugu skaitu, mēs iegūsim visas bulciņas. Jā. Nu, mēģināsim pakāpties atpakaļ uz šo te, tā, uz pirmo. Vai tu vari iznomāt līdzīgu saistību, kas tur sanāk, kā mēs varam pārliecināties, ka tas dalījums ir veikts pareizi? Varētu mēģināt tā, ka 2 reiz 3 iznāk 6, un tad atlikumā paliek 1. Vai reizinot mums paliks kaut kādi atlikumi? Dažreiz paliks. Nē, bet, tā nav. Īsti reizinot nesanāk kā atlikums, vai ne? Jo mēs vienmēr varam sareizināt. Tad mēģinam izdomāt, tas atlikums tur gluži nebūs, to mēs paņemsim nost. Bet pastāst man, kas ir tas 2? 2 ir bulciņas, cik katram ir. Kas ir šis? Un tad tie ir draugi. Un kas ir šis? Tas ir, cik bulciņas ir kopā, ja katram sanāktu vienai. Ja katram sanāktu 2. Ja katram sanāk 2. Citiem vārdiem sakot... Daudzums, kas sanāks, ja sadalīs katram 2. Aha. Tad tas ir tas, cik tiem draugiem ir bulciņas. Un kas mums tur vēl pietrūks, lai dabūtu visas bulciņas? Pietrūkst tā, kas bija palika pāri. Tad palika kaut kas pāri. Un cik palika pāri? 1. Un ja mēs pieliksim to bulciņu tām bulciņām, kas ir sadalīts draugiem, tad mēs iegūsim to sākotnējo. Vai ne? Jā. Tad kā mēs to pierakstītu šajā darbībā? Tātad šitā daļa tiešām ir pareizi tik tālu. Vai šī puse ir vienāda ar šo pusi? Nē. Kas mums šajā pusē vēl būtu jāizdara? Lai viņi būtu vienādi. Nu, tad mēģinam saprast, kas tur notiek. Mēs beigās dabūjām tās sākotnējo bulciņu skaitu. Un mēģināsim izdomāt, kas mums notiek šajā te darbībā. Tātad, kas ir šis skaitlis? Tas ir, cik katram ir bulciņas. Šis? Tas ir, cik draugi. Cik draugi, un šis? Tas ir, cik paliek pāri. Un tā mēs tos visus, šo izreikinot, mēs iegūstam visu bulciņu skaitu. Jep. Vai tu vari līdzīgi parādīt šajā piemērā, kā tas strādā? Tāpat kā tur ir tās, kas cik katram paliek, tad ir aiz tas, cik draugu ir iznākumā. Tas, kas... Un tad uzreiz pirms rakstīt to vienādības zīmi, var uzreiz arī izdomāt, kas tur vēl pietrūkst. Un tur iznākumā sanāk, ka tur ir 2, 8. 8. Un, lai sanāktu 11, ir jāpieliek klāt vēl 3. Un šajā brīdī jau pat tev vairs nav jādomā no sākuma, kas tur vēl jāpieliek, bet to jau tu vari redzēt no šejienes, vai ne? Jā. Ja 2 reiz 4 ir 8, tad šis ir tas plus 3. Vai? Kas sanāk šeit? Šeit ir gandrīz tas pats. Tur ir 4 plus 5 reiz 1.
Un iznākumā iznāk, šeit vispār kopā, iznāk 9. Tad tā kā mums arī vajadzētu būt. Labi, un tad šo to pēdējo vēl pārbaudam. Tad tur ir trīners paliek plus 4. 4 ir, 4 ir tad, cik ir draugi. Jā. Un, kas bija tālāk? Tagad uz 3 varbūt tas, kas ir pārpaliek. Kāpēc tā? Kāpēc cilvēku skaits reiz tas, kas paliek pāri? Tāpēc, ka Veicot šo te darbību, ko mēs mēģinām izreikināt? Cik paliek bulciņas, kurus varēja sadalīt? Cik bulciņas ir sadalītas draugiem? Jā. Tad, ja šis ir draugu skaits, tad šim vajadzētu būt kam? Tam vajadzētu būt bulciņu skaitam. Vai tām, kas palika pāri, vai katram draugam? Katram draugam, kas ir. Aha, tātad šis te trīnieks būs bulciņu skaits katram draugam. Un kur tas parādās šeit? Tur. Tas parādās šajā. Aha, tad tas trīnieks atbilst šim trīniekam, un šis trīnieks atbildīs tam atlikumam, cik palika pāri, ja? Labi, nu, vai sanāk pareizi? Jep. Sanāk 15.